bibliotekā, nē, jau jāsaka Jūrkalns brīvā laika. Pavadīšanas centra. Jā, uzreiz jāzina, kā runāt. Nu, mēs jau zinām, ka šogad šis gads ir zīmīgs ar, man liekas, tieši bibliotekām, jo kā Eiropas pārstāvniecības gadā, ja, kad Rīga ir Eiropas galvaspilsēta, tad pirmais pasākums bija pievērsts Gaismas pils ķēdē, ja? Un tagad jūs zināt, man liekas, ka arī ar to visam šim gadam ir uzlikts tāds zīme, grāmatas zīme, ja? Jūs man piekritīsiet. Un televīzijā iet arī lielā lasīšanas akcija, kad visi Latvija grib nominēt savu lasītāko grāmatu. Un tādā zīmē es domāju, ka vajadzētu arī uzrakstīt projektu par novada grāmatu. Un šis projekts, kurā jūs esat tikušies un kurā mums ir ciemiņš, saucās 2014. gads novada grāmatas gads. Un mēs esam tikušās mazajā Gaismas pilī Jūrkalnē, un mums ciemos ir mūsu pašu novada rakstnieks. Man ir ļoti liels prieks jūs iepazīstināt ar Jāni Valku. Viņš ir ne tikai jaunais rakstnieks, viņš ir arī bibliotekārs, viņš ir mans kolēģis. Pie tam mēs vēl sēžam vienā darbvietā, vienā kabinetā, viens otram blakus. Un Jānim jau ir iznākušas 3 grāmatas. Es varu teikt, ka Jānis ved jau otro reizi. Pirmo reizi viņš bija ar pirmo grāmatiņu, ar Verķumāti. Bet cik mēs kopā strādājam, Jānis māk pārsteigt. Vienmēr viņš sagādā pārsteigumus. Pašas par sevi grāmatas jau vien, bet man vislielāko pārsteigumu sagādā tieši publiskie raksti, stāsti un fragmenti. No tiem arī izriet diezgan daudz jautājumu par to, kas vēl Jānim ir bagāžā. Kas vēl ir bagāžā, kas vēl top, jo paši jaunāko, kas man ļoti patika, iet runa par ideālā dzīvi. Ideālā pasaule. Un literārajā žurnālā, tas ir mūsu Liepājas un Kurzemes pie jūras pilsētu literārais izdevums, ir parādījies viens fragments. Man liekas, ka Jānim valoda ar katru darbu bagātinās. Un tur nāk ārā tāds humors, es, piemēram, lasīju šo galiņu, man bija tā jāsmējās. Tur ir tāds humors un satīra, un mazliet tāds sarkasms. Šodienai tik ļoti piemērots. Bet es domāju, ka cilvēku pats par sevi mācies pastāstīt Jānis, jo viņš ir ne tikai rakstnieks, bet viņš arī māk ķimerēties ar jaunajām tehnoloģijām. Un viņš pats māk sagatavot sev stāstību un arī tipat kā filmu. Dosim vārdu Jānim. Paldies, labdien! Es pastāstīšu, kas es tāds esmu, no kurienes nāku. Es esmu tātad tepat Ventspils novadnieks, dzīvoju Tārgales pagastā, mācījos Tārgales pamatskolā. Pēc tam 4 gadus Skrundā arodskolā galvniekos un tad gadu pamācījos, nepabeidzu Rīgā kultūras koledžā, mācījos pasākumu režisors. Pēc tam es, kā jau iespējams var nojaust, 8 gadus nostrādāju televīzijā. Šeit arī visi tie kadri, zvejas kuģīši un vispārējais tika izmantots Kurzemes televīzijas arhīvs, kur tas viss jau bija safilmēts. Izmantoju vecos kontaktus un labo pazīšanos televīzijā. Un tad sakarā ar dažādiem apstākļiem, interesēm, kas mainījās un tā tālāk. Tagad jau 2 gadus strādāju Ventspils bibliotēkā. Izdevās man tik tuvāk literatūrai, grāmatām, kas man pašam ļoti interesē un patīk. Lielu daļu visu šī laika es paralēli arī rakstīju, bet šobrīd vairāk nodarbojos ar galvnieku darbiem paralēli, brīvajā laikā, nevis rakstu, bet sāksies ziema, tad jau arī droši atgriezīšos pie rakstīšanas. Tātad par to, kā sākās tā rakstīšana. Kā jau ļoti daudziem, tas sākās vidusskolā. Es domāju, lielai daļai tiem jaunajiem, kas tagad nāk autori, viņiem sācies vidusskolā, kaut ko mēģinājuši darīt, un man bija tā, ka vienā brīdī uznāca tāda vēlme, ka es ļoti gribu kaut ko rakstīt. Gribu rakstīt
neko nezinu, ne tēmu, ideju, nu nekā nav, bet es šausmīgi gribu kaut ko rakstīt. Un tad es tapa pusotra rinkopa vai varbūt vesela lapa iekš rūtiņu klādes. Es uzrakstīju kaut ko tādā, nu, kā es te piefiksēju, Andreja Upīša, Ernesta Birznieka Upīša, Jaunsudrabiņa, Brāļa Kaudzītes, nu tādā nacionāli zemnieku, tādā lauku garā. Kaut ko es mēģināju, es vairs laimi tas viss ir pazudis, un es vairs neatceros, par ko tur bija, tas man liekas bija diezgan briesmīgi. Bet tā vēlēšanās nekur nepazuda, palika, un tad pēc dažiem mēnešiem, 2000. gada septembrī es mēģināju kaut ko tur darīt, un pēc tam 2001. gada janvārī, pēc dažiem mēnešiem mums bija literatūras stundā uzdevumi, kad esseju jāuzraksta, miniatūra jāuzraksta, nu tad es arī rakstīju un uzrakstīju kaut ko dumpinieciski, nihilistiskā rokenrola garā, un skolotājai patika. Viņa izteica nevis kaut kādu skarbu kritiku vai to noliedz, bet atbalstīja, pabalstīja, teica, ka lai tādā garā, lai tik es turpinu, ielika labas atzīmes, un tad tā turpināšana ātri tas nebija. Tas bija tā paša gada rudenī, septembrī, lasot laukos kartupeļus. Ienāca prātā ideja par ideālo pasauli. Ideālā pasauli vēl tiks pieminēt daudz, jo tas ir tas, ar ko es reāli pamatā sāku, un kas tagad nāk, ir tur vārdā, ir tas viens stāstiņš, bet nu, tas ir, tā nav pati ideālā pasaule, tas ir stāstu cikls ideālās pasaules stāsti. Tātad 28. septembrī 2001. gadā, un cik tagad ir pagājis, 13 gadi pagājuši. Nu, pēc dažām dienām, patiesi, viņš saprot jubilēju. Es viņu sāku, kā es viņu no sākuma kaut kādā vienā līnija kladē, es kaut ko rakstīju. Tad es to līniju kladi vazāju visur līdzi. Bet rakstīju es viņā reāli varbūt kaut kādas, nezinu, pāris teikumus nedēļā vai kaut kā tā. Tad vienā brīdī man atradās somā līnija klada un marinēta sēņu burka. Tā marinētā sēņu burka, kas saplīst, tā klada samita. Es viņu cītīgi pārrakstīju, citā kladē pierakstīju, vēl dažs rīnkops klāt. Tad es atkal tur mēnešiem neko nerakstīju. Nu, diezgan tā man gāja tur tos. Nu, 3. gadā es kaut ko vairāk izdarīju. Nu, šobrīd tas romāns ir sasniedzis apmēram 250 lapu apjomu. Tas ir kopā ar ideālās pasaules stāstiem un vēl dažiem darbiem, kas tur visā ciklā nāk iekšā. Nu jā, ideālās pasaules stāsts, tas ir cikls, kurā darbojās tādi varoņi, kuri pašā pamata romānā ir pieminēti garām ejot, vai varoņi vai vietas, kas romānā tur gāja satikt to un to, un aizgāja tālāk, bet šie stāsti atkal, ko dara un kas ir tas un tas, ko viņš ir saticis tajā brīdī. Nu, tāds papildus dimensija un dziļums, man tā gribētos domāt. Tātad, nu, es diezgan daudz par to pasauli, bet es sāku un turpinu ar to, un tas man pamatdarbs. Tad ideālā pasaule ir romāns par Rīgas centru 2046. gadā, 10 gadus pēc pilsoņu kara. Romānā darbojās alternatīvo subkultūru cilvēki, tā liela bohēma un sociāla-psiholoģisks eksperiments. Nu, man ļoti mīļa tēma, žanrs ir sociālā fantastika un utopijas, antiutopijas. Tad es no savas mājaslapas izkopēju romānu aprakstu. Notikumi risinās 2046. gadā, 10 gadus pēc pilsoņu kara, kur rezultātā Rīgas centrā ir izveidojies graustu rajons, mirusī pilsēta, kur nemaz tik mirusi nav. Tāda kā valsts valstī, kā autonoma teritorija, tāda kā Rīga, bet ne gluži. Starp drupām, graustiem un mašīnu vrakiem mīt savdabīgi ļaudis, kādas mēs arī tagad varam manīt pūlī ap sevi, bet šeit viņi ir sakoncentrēti. Sakoncentrēti ir arī viņa darbi un nedarbi, nešpatnākā bohēmas forma, šizoīts alkoholisms, anarchistiska čilošana, dumpiniecisku garu ballītē, pornogrāfiski inspirējumu, narkotiskas vīzijas, mīlas drāmas, apokaliptiskas asociācijas, postapokaliptiskas dzīvesveids un smaga mūzika, seks, dragas, rock'n'roll. Tātad žanrs ir sociālā fantastika vai realistiska fantāzija. Nu, lūk, es šo darbu sapņoju pabeigt un varbūt arī izdot līdz 2000, nu, nevis šo darbu, bet pirmo daļu pabeigt un izdot līdz 2023. gadam, jo, nu, bet es jau 13 gadi jau pagājuši līdz 2023, cik tur 10 gadi palikuši.
Jo tad tas romāna galvenais varonis, viņš piedzimst 2023. gadā. Un tad 2003. gadā man sanāca uzrakstīt nedaudz vairāk nekā iepriekš, es arī par Rīgu tur dzīvojos, pāris īsie stāsti tapa un kaut kādi uzmetumi. 2003. gadā es uzrakstīju vairāk nekā, man liekas, visā laika periodā līdz 2008. Un tad arī tapa pirmās lapas no Vērķmātes, kaut kādas 4 lapas. Un arī Vērķmātei tapa tikai kaut kāda īsa notikumi, nebija nekādas idejas un nākotnes vīzijas. Un par to, kā radās un attīstījās Vērķmāte, par to var izlasīt romānu pēcvārdā. Tad, turpmākos gadus es palaidām rakstīju uz priekšu ideālo pasauli. Nedaudz piestrādāju pie citiem darbiņiem, bet tā diezgan nepārdēsroši. Jo tādā laikā es patiesībā sakot, aktīvi metos citā jomā. Es sāku organizēt pats savu mūzikas festivālu, nodibināju biedrību, kas nodarbojās ar smagās mūzikas, alternatīvās mūzikas dažādu pasākumu rīkošanu. Mums Ventspils biedrības namā notika regulāri koncerti. Tas bija pašs tā kluba dibinātājs. Jā, mēs ar draugiem. Divatā mēs tā kā izdomājām, trijatā dibinājām, piesaistījām vēl dažus, tad tur biedri bija, un tad mums tur visādi gāja, līdz uznāca krīze, un tad tas viss noštupējās palika. Pēdējo parādu es beidzu maksāt, man liekas, pagājušajā gadā, kas krīzē pēc tā festivāla, kad aizgāju baigākajos mīnusos. Bet rakstniecība jau nekur nepalika, un 2008. gadā man laba draudzene, dzēniece Santa Skujiņa, izstāstīja, ka pastāv tāda literāra akadēmija. Tad es pameklēju vēl internetā informāciju, apskatīju, izlēmu, ka jāmēģina piedalīties tajā konkursā uz vietu literāra akadēmijā. Un es aizsūtīju 1 vai 2 stāstiņus, tie bija gana labi, un es tiku pie budžeta vietas literāra akadēmijā. Jo tur bija arī maksas vietas, budžeta vietas, kaut kā bija sadalīts. Un, diemžēl, tas bija tas laiks, kad sākās, vai bija jau sākusies krīze, un Kultūra Kapitāla fonds nogriez finansējumu visai literārai akadēmijai, viņi palika vispār bez naudas. Un lai viņi varētu pastāvēt, tad bija jāmaksā, kad gribēja, tie varēja maksāt, kas negribēja, tie nemaksā un nepiedalās. Jo tur bija saicināti lektori, dažādi, tur meistardarbības vadīja Nora Ikstena, un lekcijas lasīja Ilka Kolmane, un tad tur vēl bija visādi zināmi cilvēki. Ja es gribēju piedalīties, tad nācās sakrasīt manam laikam un manam kontam visai iespējīgu summu, jo maksāja 372 Latvijas gadu. Es sameklēju, sakrasīju, un tad katru otro sestdienu braukāju uz Rīgu uz akadēmiju. Bija interesanti, bet es sāku saprast, ka tas nav gluži tas, ko man gribētos. Tā bija dažāda teorija, pazīstamu autoru un literāru zinātnieku stāstījumā. Kā interesanti, bet man kaut kas pietrūkst, bija kaut kas savādāk. Un tad, kad nācās sākt mācīties teātra vēsturi pie Līvijas akurāters, es neizturēju, un tas bija pat traki, un lekcija pārtraukumā es vienkārši nosvīdu un neatgriezos vairāk. Bet ļoti labi sanāca tas. Es biju noklausījies 2 pilnas lekciju ciklus, žanra literatūra pie Ronalda Brieža, kas bija ļoti laba, un literatūras teorija pie Ievas Kolmanas, kas noteikti arī ir ļoti laba, bet es viņu diezgan nesapratu, jo tā bija tāda kā literatūras filozofija, vēsture, tāds diezgan, manam līmenim bišķi pa gudri. Tas bija sabēdājies, ka nauda ir zaudēta, akadēmijas, kuras cerības neattaisnoja manas cerības, bet sanāca tā, ka noslēdzoties gadam, saņēmu vēstuli no Ronalda Brieža, ka tie, kas ir mācījušies 9. gadā, 10. gadā varēja mācīties bez maksas, un programma ir pavisam savādāk. Nav vairs tā nauda, ko maksāt tiem lektoriem. Viņš ir pats izstrādājis programmu, pats viņu pasniegs, un tā ir tieši tā programma, ko es gribēju pirms gada punkts pa punktam. Punkts pa punktam, tam bija, kas ir vitamīnas punktos iekšā. Viņš ņēma palīgā vēl rakstniece Ieva Melgalve, un programmas sals bija tajā, ka gada laikā, sekojot punktu pa punktam, vajadzēja izstrādāt darbu. Un tad tas darbs, kas man tāpa, bija raksturvācēja ceļš. Sākumā bija jāizdomā ideja, žanrs, sižets, tad jāizstrādā galvenā varojuma psiholoģiskais un fiziskais portrets, tad tās vēstījuma forma un tādā veidā
līdz pēdējai nodarbībai, kur pēdējā nodarbībā stāstītu par publicēšanās iespējām un visu kaut ko tādu. Nu, lūk, vajadzēja rakstīt īsāk vai garāk stāstu, bet man tapa romāns, kurš, kā zināms, Zvaigznes ABC romānu konkursā ieguva 1. vietu un ir izdots. Tāds vairāk detalizētāk par to romānu var lasīt pašā romāna pēcvārdā. Jo tā ideja arī par to romānu ideju man iešāvās galvā gadu pirms es viņu sāku rakstīt to romānu. Pirms es vispār akadēmijā sāku iedomāties. Ai, mēs jau tad gājām. Un tad es pabeidzu akadēmiju, kur tādī diploma apliecībā, certifikātā ir ierakstīts, ka mans gala darbs ir stāsts dabas liegums, bet patiesībā mans gala darbs ir rakstvācē ceļš. Es viņu vienkārši tajā brīdī nebija pabeidzis un man ierakstīja dabas liegumu. Es uzskatu, ka literāra akadēmija bija ļoti labs devums manai, izaugsmei. Liela pateicība jāsaka Ronaldam Briedim un Ievai Melgalvei. Tā, bet tādā pašā laikā jau vēl šis tas notika. Bija tā vilciena katastrofa Ventspils 2, kur nogāja no sliedēm tas vilciens un gāja pa gaisu, un mēs braucām ar draugiem paskatīties. Un tad radās ideja par, teiksim tā, mēs mašīnā braucot visādas tur teikumus mētājām par šo tēmu, un tad radās ideja par stāstu. Tad šitas stāsts Dzelzceļš caur ciematu Žeļiezņu darošanai. Kurš ir... Šo motīvu, kas gan dabas liegums, gan arī Žeļiezņu. Jā, šos stāstus var lasīt arī manā mājaslapā, viņam tur iekšā. Tur arī ideālās pasaules stāsti ir iekšā. Lūk, viņš bija publicēts Kultūras fórumā, dabas liegumu es nolasīju prozas lasījumos 2005, un tur viņš likās gana labs, lai man iedod skrivenieki, kas ir tulkošanas valodu mācības firma, simpātiju balvu. Simpātiju balvu no tulkošanas firmas ir dāvana kārta valoda apgūvēji, kas notiek Rīgā valoda apgūvēji. Tad es nebiju gatavs braukāt, laikam sanāca 2 reizes nedēļā uz Rīgu mācīties kaut kādu valodu, bet man izdevās veiksmīgi. Bija cilvēks, kuram tas interesēja, un tad man izdevās apusē izdevīga maiņa. Lūk, un klausītājos bija Dācis Parāna no Kultūras dienas, un viņai šis stāsts iepatikās, un tad viņš tika arī publicēts Kultūras dienā. Tad 2011. gadā mums akadēmijā kursanti bija izlasījuši Rakstvācē ceļu. Vismaz lielākā daļa, vismaz viņi teica, ka viņi ir izlasījuši, jo viņš bija diezgan apjomīgs manuskripts. Un tad katrs tur izteicās, un tad pēc vērā ņemamākajiem ieteikumiem un vēl savām idejām es vēlreiz to darbu pārstrādāju. Tad es viņu domāju, ko es viņu tagad darīšu, romāns ir. Tad es mēģināju uz Gerkena konkursu, kurš tobrīd pēc ilgiem laikiem bija izsludināts, aizsūtīju uz Gerkena konkursu. Tur, diemžēl, vai par laimi nepaveicās, tas man atnāca atpakaļ. Un tas bija tas gads, kad beidzot ilgiem laikiem informācija par Lata romānu konkursu pie manis nonāca brīdī, kad konkurss tika izsludināts, nevis tad, kad tas noslēdzās. Jo parasti bija tā, ka es aizmirstu, ka tās konkurss pastāv, un tad, kad es ieraugu uzrakstu Lata romānu konkursu, tad tā ir informācija, ka viņš ir noslēdzies, nevis tā, ka viņš tiek izsludināts. Konkurss ir izsludināts, jāpiedalās. Bet ne jau ar šo darbu, tas galīgi neatbilst Lata romānu formātam uzstādījumam. Tad es pašķirstīju piezīmu grāmatiņu, kurā ir piefiksēta dažādi darba idejas, meklēdams, ko Latvijas vidē pietuvinātu un tautsaimniecības nozarē aktuāli. Tad es apstājos pie vārdu savienojuma zivju gripa, kur man daži teikumi par to, kas tādā darbā varētu būt, tad viena maza lapiņa pierakstīja. Es apstājos pie zivju gripas, un es ķēros klāt, es viņu diezgan ātri esmu uzrakstīt, citi saka, es pārāk ātri viņas rakstīs, bet, ja konkursa termiņš ir lēni rakstīt nedrīkst. Bet, pēcvārdu es īpaši nelasīšu, to var izlasīt. Tā darbība tur arī notiek ļoti ātri. Jā. Vai es jau, jā. Man liekas, ka ļoti eksplozīvi. Kā man arī tie pieraksti uz lapiņām, kladējas, tad, protams, man ir pilsēta, kaut kāds plāns bija uzzīmēts, bet man tā vecā Šmitos bija plāns uzzīmēts kaut kāds, un lai es pats zinām, no kuras puses viņi nāk, kurā pusē kāds atrodās, kaut kāds priekšstats man būtu. Un tad un es arī diktafonā biju ierunājis piezīmes, bet tām diktafona piezīmes bija aizmirst, un romāns bija sen iesniegts, un kaut kā tā.
Un tad es noklausījos to diktofonu piesīmes, kaut ko datorā šķiroju, tad tu parādās Šmitiņa riņķis, kas ir Ventspils novadā Šmitiņa riņķis. Un es neesmu ielicis iekšā, es tieši domāju, ka no Šmitos tā vajag Šmitiņa riņķi. Un tad, kad to romānu man iedeva atpakaļ pārlasīt, tad es ierakstīju iekšā to Šmitiņa riņķi. Jo speciālists to apvedu ceļu tur bija uzbūvējis, lai viņš būtu tā kā Šmitiņa riņķis, bet tajā brīdī, kad jau notika darbība uz tā apvedu ceļā, es biju pats aizmirsis par to vārdu. Nu, lūk, un tad es viņu rakstīju, un biju nodomājis, ja es šito romānu Zivu gribu pabeigšu pietiekoši laicīgi, tad es centīšos uzrakstīt vēl arī vērķumāti. Tad sanāca, ka es pāris mēnešos uzrakstīju Zivu gribu Šmitostā un vēl pāris mēnešos vērķumāti. Jā, novembris, decembris, janvārs, februārs, 4 mēneši, 2 romāni sanāca. Tad 11. gada jūnijā saņēmu zvanu izdevniecības, kad vērķumāte ir aizgājusi un viņiem visiem ļoti patīk. Ir 4. 5. vieta, jo vienai žūrijas loceklē bija ļoti pamatīgas, dramatiskas iebildes par vērķumāti, viņai šausmīgi nepatika un kad tur bija slima suņa murgiņa, iegāšanās par Dievu un kaut kas tam līdzīgs, jo es jau to nezinātu, tas atsauksmes jau neviens nedod, bet bija sanācis tā, kad es biju uz izdevniecību, aizbraucu pakaļ manuskriptiem. Viņi man iedod tās abas 2 mapes, tad mēs runājām, bet vajag dot ilustratoram lasīt. Tad viņi to vienu mapu paņēma atpakaļ, un vienu mapu palika man. Viņi mierīgi varēja paņemt netīšā to otru mapu, un es braucot autobusu atšķiru, un tur maza lapiņa ir ar to atsauksmi. Bet nu, es, kā jaunais autors, pirmā grāmata, es arī par to ļoti priecīgs. Kāda runa. Nu, lūk. Un par Zivu gribu Šmitos tā teica, ka, it kā nē, jo, dažiem patika, dažiem ļoti patika, bet, tā tēma tāda slīdena, tur savienība, tur visi, tā sazvēresības teorija ir laba, bet viņi ir uztaisīti tik ticami, ka varbūt Plaukos Tāns nesapratīs un noticēs, un tad būs beigās Zivs, izvairījās. Vajag uzskatīt, ka tas ir, nezinu, pārāk politiski vai kaut kā tā. Neko es arī Zivu gribu reizi kopā rakstvācē iedevu uz Gerkena konkursu. Izrādās ne fantāzija, ne realistiskais detektīvs nav konkursu formāts. Lūk, un pēc tam vēlāk jau, kad tika sāktotas lietas ar vērķumātes izdošanu, kaut kā pieminēja to Zivu gribu, viņiem tomēr patīk, tomēr izdevās. Par dzīvi pēc gripas. Visu laiku tappa pa mazākam darbam. Tur te panākumi dažādi, gan no gulēšanas datoru dzīlēs, jo nekad nekur netiek sūtīti līdz publikācijām periodikā un lasīšanai lasījumos. Vispār es tādu, nezinu, vai es kādreiz to izdarīšu, bet man tā doma ir sakrājušies tie mazie darbiņi tik daudz, ka varētu meklēt kaut kur atbalstu un mēģināt izdot kaut kādu kopkrājumu. Nevis kopkrājumu, bet stāstu krājumu. Lūk, te jau mēs nonākam pie nākošā lielā darba, ar ko es tagad šodien pareiķināju, ka es jau no 11. gada vasaras ņemos, bet vairākus gadus jau turpinās ar vienu romānu rakstīšanās. Tāda sākumā bija cīņa ar Veidzirnavām, ne gluži, bet ar Kultūra Kapitāla fondu. 2011. gadā es meklēju, vasarā es meklēju tēmu tā kā nākošajam darbam, bet man bija kā īsādas idejas, bet es vēl kaut ko meklēju. Jo man vajadzēja tādu darbu, kuram es pie reizes varētu kaut kā pievilkt klāt to, man gribējās uzrakstīt projektu Kultūra Kapitāla fondam par radošo stipendiju. Es neatceros, kāds tas ceļš bija, bet beigās es internetā atradu vienu pilsētvides pētnieku grupu. Paši viņi sev sauc par bradātājiem, tas tāds latviskotāks termins apvienība post-apo, un pie tās paliku, jo tas, ko es lasīju, viņu piedzīvojums bija tik ļoti interesanti, un kad es nevarēju neiepazīties kaut kā virtuāli, tagad jau mēs arī vienu daļu esam personīgi pazīstami, un pēc tam ar virtuāli, gan personīgi, un neuzrakstīt romānu par viņiem, par šiem piedzīvojumiem, bet viņus izmantot kā prototipus, ja viņi atļauj, ja viņi atļauj tos piedzīvojumus izmantot, tad ņem radātājs kā par pamatu. Tas ir īstenībā pasaulē ļoti populāra kustība urbana, es nezinu, vai ļoti populāra, bet zināt, kustība urbana exploration, pilsētvides pētniecība, nolatvisko līdz bradātājiem. Vēl ir tas vairāk laikam krievisks termins digeri, tas varbūt zināmāks, jo ir arī krievu autoriem romāni par digeriem. Lūk, tad es ķēros klāt. Pirmais tas konkurss bija rudenī, uzrakstīju projektu par radošo stipendiju. Tas turpinājās gadu.
Es tik rakstu, viņi tik nepieņem. Pirmo reizi viņi nepieņem, tāpēc, ka man vēl vērtumāk nebija iznākus, man neviens grāmatas nebija, tad no tādiem autoriem, kuriem nav neviens grāmatas, nepieņemam darbus. Nu, labi, skaidrs. Tas vispār bija rakstīts nolikumā, bet es domāju tā, ka, tad, kad viņi sniegs atbildi, tad brīdī jau vērtumāk būs iznākus, vai īsu brīdi pēc tam viņi iznāks, bet nē. Nu, labi. Tad otrajā reizē viņas nepārliecināja paredzamie rezultāti. Nu, es pārstrādāju, Maija Rasara palīdzēju, pārstrādāju projektu. Jo pirmajā variantā es īstenībā ļoti pieturējos stingri tiem viņu nosacījumiem. Un pašam īstenībā tas projekts, kāds viņš izveidojas pēc tiem viņu nosacījumiem, tur pa punktiem stingri, viss pamatots, un pašam viņš īsti nepatīk. Viņiem arī ne. Pēc tam Maija teica brīvā formā, es uzrakstīju tādu, un tad bija vēlreiz atteikums, es aizsūtīju, un ceturtā reizē, jā, viss radošie stipendija piešķirt. Cik tur 9 vai 10 mēneši bija tas laiks, un es netīšām pēdējā reizē mainot tos datumus nokļūdījos, un vienu mēnesi īstenībā sev nošņāku nost, kas man būtu ļoti noderējis īstenībā tas mēnesis. Nu, tad arī 2012. gada nogalē ķēros klāt bradātājiem pie gāzmaskas un rakstīju līdz 2013. gada augusta beigām, jā, kaut kādā 30. augustā. Un paralēli tapa romāns LPSR 2009, tā mapīta tur uz galda iesietā. To bišķi vēlāk, pabeigšu par tiem bradātājiem. Nu, tad es pabeidzu romānu, atskaitījos Kultūra Kapitālam, aizsūtīju manuskriptu Zvaigznes konkursam, jo kaut kur jau viņš mums uzrakstījis kaut kur jau viņš arī tālāk gribās dabūt. Un kāpēc tur uz galda ir tāda grāmata, man īstenībā ir iznākuši 3, kāpēc tur ir vēl viena grāmata, kur mans vārds ir virsū. Man vajadzēja gatavo darbu atrādīt tiem pašiem bradātājiem, kas ir īstie varoņi šiem te piedzīvojumiem. Vajadzēja atrādīt, kā es esmu šos piedzīvojumus pasniedzis, cik daudz es esmu mainījis, jo es tur brīvi, es tur ņēmu vairākas epizodes saliku kopā, tad kaut ko tur metu ārā, liku savus varoņus, mainīju notikumu vietas, tur varēja ar to visu, un viena daļa ir, kas ir vispār tīra fantāzija, pielikt klāt. Nu, lūk, un elektroniski, protams, es nevēlējos nevienam sūtīt romānu manuskriptu un mapu ar A4 lapām. Nu, varbūt iesēt tā veidā tā puslīdz, bet man tā ideja nepatika, tāpēc es sameklēju internetā, izdomāju, ka vajag uztaisīt šitā te. To viņš man arī šodien pārsūtīs, jo man es zināms, bija tikai 3 grāmatas. Jā, parasti man darbā kaut kur stāv, tad tur kādu kolēģi tur Olīti gāja garām, vai kas vēl tev jauns iznāca, kāpēc es neko nezinu. Nē, tas ir, viņš 3 eksemplāros uztaisīts, internetā pasūtīts, paša maketēts, tāpēc ar maketu tur ir visādas kļūdas, jo pirmo reizi to darot, es īsti to darbu nesaprotu, kā jāmaketē. Amerikā izdrukāts, pa pastu atsūtīts 3 grāmatas kopā $40 viņš izmaksāja. Nu, protams, tas iespējams arī tā, šitas ir tas variants, kad no lasīšanas sāk lobīties tā plēra no augšas. Nu, lūk, iedevu bradātājiem, tad viņi kaut kādus vairākus mēnešus laid uz riņķi lasījot, 11 cilvēki, viņi ir arī tie, kas tā kā nav īsti saistības, tie protams, gribēja izlasīt, un tad, nu, tā. Bet pats tu nereizi? Nē, es esmu, man arī viens ir manējies iekšā, nu kā, Ventspilī, tagad man vispār nav laiks to, es ļoti labprāt to darīt, man nav laiks to darīt. Rīgā, kad es dzīvoju, tad tur, ja es dzīvoju vienu brīdi, es pats dzīvoju iekšā tādā bijušā padomu laika fabrikā Kompresors, kur tanī tas bija 2002.–2003. gads. Tanī brīdī tur visādas firmas pa angāriem izmētāts, daļa pamesta, man nebija kur dzīvot, un tā firmiņa, kur es strādāju, bija restorācijas darbnīca, kur bija apmetusies bijušajā fabrikas medpunktā. Un es sarunāju, brīvas telpas ir dzīvo, es dzīvoju rūpnīcā iekšā, un tad tā bija industriāla teritorija, un tad mēs gājām uz pamesto Rīgas miesnieku, vienkārši līdām tur pārpa žogu un skatījāmies, kas tur ir, un tad arī no apsargiem mukām. Pa Ventspili es arī jau šitās, kur ir Užavs tankadroms, tur ir izstaigāts, raķešu bāze izstaigāt, viss kaut kur ir būts. Tagad nav laiks, jo bija doma tā, viņi teica, ka tev vajag bišķiņu praktisko, brauc šurp uz Rīgu, iesim bradāt. Nav kādi, es biju domājis, ka braukšu atvaļināt. Nē, remonts jātaisa. Nav īsti laiks. Nu, lūk, tad viņi izlasīja, izteica savu kritiku, ļoti skarbu kritiku. Tur man ir pārāk daudz arī tādas tehniskās detaļas, tur gāzmas, kā aprakstu, jo es viņu biju iecerējis, un tā īstenībā sanāk beigās bija mana kļūda.
Es viņu iecerējis, tā ka nevar īsti saprast, vai tas viss ir patiesība, vai tas viss ir fantāzija, vai tur kaut kas izfantazēts, kaut kas ir patiesa un kādā proporcijā, jo tur daži notikumi ir tādi, kad es pats nevaru saprast, es domāju, ka tas ir izfantazēts, ko tik viņi nav darījuši. No brādātājiem tur diezgan daudz, ko var ņemt vērā, bet vairāk ņemāks ir tas iztēlniecības teiktais, ka ļoti daudz, kas tā kā, ir dažādi objekti, bet viņi izskatās tā kā patvērt, viena patvērt, no otra trešā, viņas ir kā ļoti līdzīgas. Varbūt tas notikums un kaut kas ir tā kā savādāks, bet lasītāji no malas tas būs garlaicīgi, lai es samazinu tos apjomus. Tā, tas bija īsti par brādātājiem. Tad es uzrakstīju to LPSR 2009 par dzīvi kādā rajona centrā un dažos apkārtējos kolhozos 16. piecgadē, 2009. gadā. PSRS nav sapratusi. Un tad, kāda ir tā kolhozu birokrātija, tur darba ļaudis un kas tur nenotiek. Tas tāds, arī, principā, galīgi nekādas nopietnības, humors un ironija. Tad viņš stāv atvilknēm krāja putekļus, nezinu. Varbūt jāiedod, nezinu, vēlreiz ēkuram izlasīt, viņš pasaka, veida kaut kādu jēgu no viņa un nezinu, kaut kur mēģināt kādreiz. Tad tagad es viņu aizsūtīju uz Ventspils novada avīzi, redzēs, ko viņi teiks, varbūt, kad turpinājumus publicēs. Lūk, un tad es pagājušajā gada septembrī pabeidzu tos brādātājus, man jau tad rakstvācējs bija daļēji izrediģēts, bija redaktors, viņš ļoti labs redaktors, man viņš, ka cilvēks ļoti patīk un darbs viņu forši, bet viņam tieši tāpēc, ka viņš ir tik labs, viņam šausmīgi daudz darba. Kaut kad uz Rīgas braucu kopā pastrādājām, tad viņš man sūtīja nodaļas e-pastos, un es viņam sūtīju atpakaļ, un tādā veidā mēs ņēmāmies, un tad beidzot kaut kad pirms Ziemassvētkiem bija vāks gatavs, un viss bija pabeigts, tā kā janvārī sākām. Vāks, redziet, arī Jānim uzvētēji. Drukāšana, jā, es pasūtīju reklāmas kreklu. Lūk, un arī prozas lasījumi bija, kuros tad gan, paldies Lauka avīzēm, man atcerējušies un izvirzījuši uz prozas lasījumiem. Tur es, protams, piedalījos. Un arī no brādātāja rakstīšanas tas bija baigi intensīvais darbs, jo brādātājos kaut kas pār miljonus zīmēm, man liekas. Vai ne, kopā vai gadā es uzrakstīju miljonu. Es neatceros, bet šausmīgi daudz darbs, tik daudz nebija rakstījis nekad. Tad tos brādātājus mēs varam gaidīt, vai viņi vēl tiks visu Viņi pašlaik es vēl neesmu ķēries klāt pārstrādē, jo gaidīt var, gaidīt vienmēr var. Gaidīt ir labi. Un es nekam necēlās roku pieķerties, un tad nāca tas rakstvācēja ceļa izdošana, atvēršana Rīgā, atvēršana Ventspilī, reklamēšana, prezentēšana, varēja tā kā ķerties klāt, bet neesmu pieķēries līdz šim brīdim vēl zivu gribu, tad iznāca, tad es remontu taisīju mājā. Attaisnojumi ir kā daudz, bet vienalga, tie tikai attaisnojumi, jo es nezinu, kaut kā roku neceļās. Tad, kad es viņu pabeidzu aizvērs, bet jāsaņemās ir, jo ja man tāda iespēja dot, tad neizmantot būtu grēks un aizlaist postā tādu darbu. Plus vēl tā ir projekts. Kamēr es neesmu ticis līdz vērājumam rezultātam, es kaut kā nevaru sniegt nākošo. Varbūt, ka es varu, to es nezinu, bet es negribu sniegt nākošo, kamēr es neesmu ticis galā ar šo. Ja es tagad, ja man beidzot izdosies, domāju, oktobrī beidzot sākt ķerties klāt, man vajadzēs vismaz 2-3 mēnešus pārrakstīt. Sanāk, kad gadu vispār neko es neesmu rakstījis. Vienīgais, kaut kādu sīkumu piečipinātu pāris vakar pie ideālās pasaules un vienu reizi es piesēdos uzmetu brādātājiem to jaunu sižetu līniju, kaut kādas idejas. Bet ar visu nerakstīšanu šogad šis tas ir noticis. Latviju tekstos bija pagājušā gadā uzrakstītais stāsts EMP, ar ko es arī prozas lasījumos piedalījos. Un šis pats stāsts, cerams vēl šogad, vismaz maketi, es jau esmu redzējis, grāmatā iznāks latviešu fantāzijas un fantastikas autoru 2. kopkrājumā. Pirmais kopkrājums saucās Purpuru karaļa galmā. Bet labi tekstus, tas tikai fragments. Nē, tas ir viss stāsts. Viņš īsti stāsts. Bet tas ir, man šausmīgi gribas. Nē, viņš ir domāts kā romāns sākums, jo es visu stāsts, ko es rakstu kā romāns sākums apmēram. Bet nē. Uzspridzinošs stāsts. Viņš ir uzskatāms gan kā atsevišķs stāsts, gan kā romāns sākums turpmākajiem. Un, tas saucās Purpuru karaļa galmā, šis stāsts kopkrājums sauksies Zilie jūras vērši.
Nu, lūk, tas tādā ātrumā ir viss, jo pa katru darbu es varu stāstīt un stāstīt, sevišķi par tādiem, kas ir rakstīti vairākas gadus no vietas, kā ir gājis un negājis, es jau kuriozi un tā tālāk. Vēl, nu jā, daudz īsie darbi ir un idejas, man liekas, vispār man ir savāds visam mūžam, man ir blociņš, kurā es tik rakstu un kad es to izdarīšu, es nezinu, tad man jāiet pensijā tagad un jāsāk rakstīt. Nu tad varbūt nedaudz par nākotnes plāniem, nu viens ir tas, ka to stāstu krājumu gribētos, bet tur atkal projekti jārakstā tālāk, bet pirmkārt jāpaveic ir bradātāji, tas pats galvenais. Prozas lasījumi atkal, nu jau pēc pāris mēnešiem būs, tiem kaut kas jāuzraksta un kaut kā jāpieķerās. Prozas lasījumam nenāk kaut ko jaunu vai? Jā. Nu, nevis jaunu, bet nepublicēt. Var jau jā. mēģināt kaut ko vecu izrakt, bet nu, nav nekas tāds, kas īsti atbilst. Tad ir doma, kad būs bradātāji pabeigti līdz vērā jaunam rezultātam, tad ķerties pie nākamā VKKF projekta un šoreiz pievērsties, ja šis bija tāds daļēji dokumentāls, tad šoreiz pievērsties kādam pavisam dokumentālam un nopietnam, ne tā kā man līdz šim. Atkal pārsteidz. Nē, nu pagaid, pārsteigšu es tad, kad es to izdarīšu. Tagad es tikai... Tagad es daru to, ko es parasti nedaru. Parasti es savas nākotnes iecešu, tā publiski īpaši necenšos stāstīt. Gribās paplašināt vērtmātes pasauli, tur man visādas idejas, kā arī vienu, ko varētu rakstīt uz KKF-u. Šis tas ir tapis, sākums stāstam par vērtmātes brāli ir tapis. Ar rakstvācēju dažas idejas saistītas, tad ir tāds pilnīgā zināms kā fantastika pāris idejas, tad Zivju gripas varoņiem prasās vēl viens romāns, kas man ir skaidrs, kā viņš sauksies un kur viņš notiks. Pārējais viss jāpierakst klāt.